Sveiciens visiem! Šoreiz ir pienākums parunāt par visinteresantāko kompāniju pēdējos gados, un tas, protams, ir Nvidia. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir uzrādījis bet absolūti fenomenālu kāpumu. Šīs kompānijas tirgus vērtība pārsniedz 2 triljonus, nevis miljardus. Un kopš 2022. gada beigām viņi ir pieaugusi vairāk nekā 6,5 reizes. Tas ir atkarīgs, kurā brīdī jūs precīzi sākat skaitīt, un tas ir uz ierakstīšanas brīdi, kad viņa diezgan strauji arī uzkāpa, tāpēc, ka viņa nesen tika publicēta finanšu pārskata, kas rādīja fenomenālu apgrozījumu pieaugumu. Bet anyways, gadā nepilns 7 reižu kāpums kompānijai, kur jau ir viena no vadošajām pasaulē, ir vairāk nekā iespaidīgi. Tas ir bez jebkāda cita argumentu, tur nav ko īsti pateikt. Jo, kas arī ir interesanti, pretēji, piemēram, Tesla, kas kāp un kas auga, uz maigi izsakoties ļoti apšaubāmiem rādītājiem. Es neesmu Teslas fanboys, un man tie ir finanšu pārskati, un tas viņa biznesa modelis vienmēr ir licies, teiksim, maigi izsakoties pretrunīgs, un es viņas augsto vērtību nekad īsti neesmu sapratis, un arī nesaprotu tagad. Bet, šādā ziņā par Nvidia runājot, viņiem te ir augsti fakti, ka viņi mācēja uzkāpināt savu apgrozījumu un finanšu rādītājus iespaidīgā veidā. Vienīgā problēma tā, ka es no viņa biznesa modeļa neko īsti nesaprotu, tāpēc es neko specifiski nevaru pateikt. Tas nav kaut kāds Exxon Mobil, kas nodarbojas ar naftas biznesu, vai Goldman Sachs, kas nodarbojas ar finanšu sektoru, ko es labi pārzinu, vai tas pats, nezinu, kāds automobīļa ražotājs vai sociāla tīkla platforma, kas pārdod, piemēram, savus reklāmas. Tas, ka, piemēram, Nvidia nodarbojas ar mikročipu izstrādi, AI tehnoloģijām un videokartēm, man tas izsaka diezgan maz, ko es tiešām nevaru komentēt kaut ko es saprotu par AI, jeb mākslīgo intelektu. Bet, kas ir tāds garāks stāsts? Garāks stāsts ir tas, ka tā kompānija būtībā lielākoties savas dzīves bija zināma kā videokāršu ražotājs, un tās ir manas asociācijas ar Nvidia. Man liekas, ka tas bija Nvidia GeForce, tas bija divi varianti, ja tu kādreiz nopirkt datoru, un vēl joprojām tā ir. Tā bija kaut kāds Radeons, vai es nezinu, kā viņa angliski pareizi izrunāt, es vienkārši to atceros no pusauģu gadiem, kad bija GeForce un vēl kaut kādas videokartes, kuras jums vajadzēja nopirkt, ja jūs gribat nopirkt jaunākās spēles, un tad vienmēr var apstīties. Iznāk jauna spēle, tur GTA San Andreas, piemēram. Un tad viņš pasēdēs, kāda viņai ir vajadzīga videokarta, kāds Nvidia viņai ir vajadzīgs, lai viņi uz jums strādātu. Un tā bija mana attiecība ar videokartēm un Nvidia. Tas ir viss, ko es zināju, kad Nvidia videokartu vajag, lai paņemtu un varētu spēlēt noteikti spēlēt. Tā viņas nav nopēc priekš datoru jaunu videokartu, vai nopēc jaunu datoru, kurā ir tā videokarta. Mana pieredze Nvidia. Un tad pēc kaut kādiem gadiem, kad man šis viss ir, diemžēl vai par laimi mazāk aktuāls, es skatos, Nvidia kļūst aizvien zināmāks. Nvidia kļūst par vienu no labākajām vai vispelnošākajām kompānijām starp tehnoloģiju kompānijām. Nvidia pārsniedz 2 triljonus tirgus kapitalizāciju. What the hell? Tas bija tāds apmēram mans priekšstats par to, kas tur bija. Tad es sāku, protams, skatīties, ka viņi ir vislielākais ieguvējs no mākslīgā intelekta pēdējā gada revolūcijas, un tad jau tas šķita tā kā mazliet loģiski. Bet, cik tās kompānijas vērtība šobrīd ir uzpūsta, cik tie finanšu rādītāji ir stabili, es to nevaru tagad pateikt. Es tiešām neesmu tehnoloģija cilvēks, un es nevaru viņus tik sīki izcidāt, lai es saprastu gada pārskatu pielikumos, kas ir domāts ar tiem, kas ir pamatā tam ienākumu kāpumam. Tas, ka viņš viņu forši kāpnājis, tas jau neko neizsaka, tāpēc, ka ar finanšu pārskatiem ir tāda lieta, kad viņi var būt arī baigi labi, baigi pareizi. Tā kā šajā gadījumā tas ir Nvidia, kad viņš tiešām finanšu rādītāji visādi aizdevumi un tam līdzīgas lietas ir salīdzinoši stabili, bet ienākumu kāpums un apgrozījums ir nereāli pieaudzis uz biznesa modeļa pamata. Tas ir tas, ko es varu izsacināt. Bet vai biznesa izaugsmes pamats ir sustainable, jeb ilgtspējīgs? Kā es to varu pateikt? Vai akciju cena izaugsme ir ilgtspējīga? Visdrīzākais, ka nē, jo viņi ir uzkāpusi paraboliski. Jā, tas kāpums, kāds ir bijis 7-kāršs kāpums vienā gadā tik lielā kompānijai. Viņi neuzkāps vēl 5 reizes nākošu gadu līdz 10 triljoniem. Tam es neticu. Tik strauji, tik ātri un bez jebkādas aizķeršanās tā aiziet. Tas ir mūsu laika fenomens, un tiem, kas seko akcijām, šis rādītājs ir jāpiefiksē. Jo pabeigšu tev domu. Jo arī Nvidia
ir pārspējis pēdējo 5-6 gadu karstāko un aprunātāko kompāniju Tesla. Gan tirgus kapitalizācijas ziņā, gan pēc tā, kā ir pieaugušas akcijas kā tādas. Nu, respektīvi, ja jūs salīdzināt izējas punktu kaut kādas 10 gadus atpakaļ, un jūs būtu nopirkuši $1000 vai 1000 eiro vērts Tesla akcijas un Nvidia akcijas. Ja 2021. gadā Tesla bija karstākais vārds, tad tagad Nvidia viņi ir pārplēsis pušu, un viņš ir daudz labāks ienesīgums bijis. Un kas ir interesants visādiem tehnoloģiju un jauno tehnoloģiju vispār, vai kriptovalūtu un vispārējā piekritējiem, ka Nvidia arī ir ienesīgāk nekā Bitcoins. Ja jūs nopērkat, labi, es tur baigi grūti pateikt par 2009, 10, 11, 12, 13 gadu, kad, teiksim, Bitcoin varēja nopirkt tur kaut kādos centos, bet to nevarēja izdarīt normālā veidā. Un tur varbūt būtu savādāk, bet tas ir mazliet slikts veids, kā salīdzināt. Tad jau tu var salīdzināt ar to, ka tu Nvidia varēja nopirkt pirms viņi tika laisti biržā. Tad tev arī bija cits iespējas viņu nopirkt. Tā kā tas nav korekts salīdzinājums, bet ja tu salīdzini, piemēram, mēs salīdzinām Nvidia kāpumu ar Bitcoin laikā, kad Bitcoins jau bija tāds vairāk vai mazāk pieprasīts un zināms instruments, pirms pašu zemāko punktu 2018. gadā, kad pirmais jau kāpums beidzās un jau Bitcoins bija pieejams visiem, bet viņi varēja nopirkt kaut kādas tur centus no tagadējās vērtības 2018. gada sākumā. Un Nvidia akcijas to pašu Bitcoin sarauga gabalos. Tas ir diezgan fenomenāls rādītājs, es teikšu, jā. Es nesen arī uztaisīju video, kur es salīdzināju Metu jeb Facebook ar Bitcoin pēdējā gada laikā, un es rādīju, ka lielās kompānijas ir nopelnījušas vairāk nekā Bitcoin, tāpēc, ka Bitcoins jau ir uzrādījis savu vērtību. Un te tikai tas apstiprina man iepriekšējā doma, ka, ja jūs skatāties uz tehnoloģijām un jaunām lietām, jums nevajag būt safārējušiem tikai ar vienu konkrētu Bitcoin vai kriptovalūtām. Jo lielās kompānija akcijas tagad pelna bieži vien tikpat vai vairāk ar tehnoloģijām, kā tas ir ar pašām kriptovalūtām. Bet tas atkal cits stāsts, ja to es tagad negribu atkal cilāt, bet ko es tikai gribu pateikt, ka Nvidia ir mūsu laika fenomens. Tāpēc, ka 7-kāršu kāpumu, kā viena no pasaules lielākajām kompānijām uztaisīt, ir iespaidīgi. Un vēl iespaidīgāk to var izdarīt tad, ja jums ir diezgan fenomenāls apgrozījuma pieaugums, ko mēs nekādā gadījumā nevarējām teikt iepriekš par Teslu. Tesla būtībā savu tirgus vērtību uztaisījusi uz viņas dibinātāju kulta ārkārtīgi viegliem un aizdomīgiem nosacījumiem, kā viņš tika pie kapitāla, un ļoti optimistiskai nākotnē, kas bija tas pats īpašnieku kults, ko viņš radīja saviem akciju un mašīnu pircējiem. Tas būtībā vairāk ir tā kā stoka akcija, kas apliecina to reliģisko piederību nekā uzticību kompānijas finanšu rādītājiem. Bet šis ir pavisam cits stāsts. Šitā ir tāda regulāra, tas ir anglicisms, bet tāda standarta tehnoloģija kompānija, kurā uzkāp uz to, ka viņa ātri auga, viņas finanšu rādītāji ļoti ātri uzlabojās un tas atspoguļojās akciju cenā. Kas, protams, šobrīd ir uzpūst, un kas, protams, tāda nebūs un visdrīzākais būs kritumi. Un šis nav nekāds rekomendācijas, lai jūs viņu pirkt, tāpēc, ka viņi ir nereāli uzkāpus. Es te gribu pateikt to faktu, ka mēs dzīvojam laikā, kad arī pašas lielākās kompānijas uzrāda nereālu ienesīgumu, un tas tikai parāda to, ka iespējas ir vienmēr. Jo neviens jums neaizliedz pagājušo gadu nopirkt Meta akcijas un Nvidia akcijas. Neviens nepateica, ka jūs nedrīkstat to darīt, bet ja jūs to būtu izdarījuši, jūs būtu vairāk nekā 5-kāršojuši savu kapitālu mazliet, vairāk nekā gadu laikā ar pasaules vadošajām kompānijām. Nevis ar kaut kādām sētas kompānijām no Rīgas fonda biržas vai kaut kādiem penīstokiem. Tas nozīmē to, ka iespējas ir. Cits stāsts ir viņus atrast, jo es nekad nevienam nebūtu rekomendējis pirkt Nvidia, tāpēc, ka es no tā neko nesaprotu. Un būtībā tas, ko mēs tagad redzam, ir racionalizācija pēc faktu. Jo atrast labas kompānijas pirms viņas kāp 10 reižu. To dara visi investori, kopš vispār ir akciju cenas un kopš ir ieguldījumi. Un tas sanāk ļoti maz cilvēkiem. Tā ir milzīga mirāža, uz ko daudz uzterās, bet ko īstenībā ir ļoti maz iespējamība izvilkt. Tas atkal ir cits stāsts, bet tas neiet pretrunā man iepriekšējā teiktiem, ka iespējas ir vienmēr. Tikai vajag skatīties plaši, lai pareizi balansētu savus riskus un ienesīgumu un to izmantot. Tas gan ir iespējams. Ieguldīt vienā kompānijā, kas nākošais gadu uzkāps 10 reizes, ir neiespējami. Gan vīz neiespējami, ja vien nepaveicās. Bet balansēt iespējas tā, lai patstāvīgi izmantot tās iespējas, kas notiek visu laiku. Tas ir iespējams, un uz to ir jāiet. Tā kā, paldies par šo video. Skatāmies, kas notiks tālāk. Varbūt pēc kāda gada būs jāuztais jauns video ar to, kas notika ar Nvidia. Skatīsimies!